mana automāja, kas paralēli jau ir pārvērtusies manā mazajā live studijā. Laiks ārā paliek arvien augstāks, un ir pienācis tas brīdis, kad ir jāsataisa beidzot apkure. Kādu laiku atpakaļ es rādīju par to, kas notiekās ar krāsniņu, ja neuzstāda gāzes filtru. Bija nepieciešams nopirkt jaunu krāsniņu. Nu kā jaunu, atjaunot. Paldies, uzradās cilvēks, kurš pateica, klausies, man tā krāsniņa ir, man viņa nevajag. Ja tev viņa vajag, var atbraukt savākt. Bišķiņ nesenāk iebāz iekšā, izrādās šitā trubiņa bija uz otru pusi. Man viņu vajag, šito trubiņu vajag dabūt uz šito pusi. Mēģinās. Nav iespējams pievilkt gāzes trubiņu, kamēr to es apakšā, tāpēc, kad piezo elements tieši ir priekšā. Un redz, kā tas izskatās no apakšas. Redz, kur ir atvere, ja, pa kuru ārā, redz, kur karājās pats tas gals tai pečkai, ja. Šitien, re, kur nāk pievads uz gāzi, un šitien ir tas piezo elements, pa kuru es runāju, kurš ir priekšā, ka tad, kad vajag šito palocīt pa labi vai pa kreisi, tad ir jāņem viņš ārā. Tagad vajag pieskrūvēt skursteni. Drošība pirmajā vietā. Iesim pēc ugunsdzēšamā aparāta. Es nopirku regu šitādu spreju. No sākuma izdomāju, palaidīšu gāzi, tad ar šito spreju papūtīšu virsū, pastīšos, vai kaut kur burbuļo vai neburbuļo. Klausies, nu neburbuļojās it kā, ne? Hei! Un aizgāja. O! No, tā mēs visi kopā sataisījām automājā, a.k.a. studijā apkuri. Un lūk! Automājā jau paliek silti, labi, nu jau ir plus 14 grādi, viss strādā, viss ir forši.